Nē, es domāju, sākumā, ko es sēžu, bija plāns citādāks. Bija plāns tāds, ka mums būs visiem beigusies sezona. Bet, principā, dažam labam tikai tagad sākās viņa. Robi, ne? Labi, Robi, izstāsti, ko šodien sadarīja? Es skrēju Valmieras spēlēs, dabūju pirmo vietu, kā jau parasti. Un tiku uz Poliju. Un kas būs Polijā? Polijā arī 1000 no 8 valstīm. 8 valstīm pārstāvēs Latviju? Jā. Tas Latvijas krekliņš? Malac. Labi, ko jūs šodien sadarījāt? Es skrēju 600 metrus. 4. Un tu mazais sprīdīts. Es skrēju 1000, uzstādīju personīgo par 3 sekundēm un izcīnīju 2. vietu. Tev sezona beigusies? Jā. Un tev arī Linde, ja? Stadionā. Jā. Stadionā, ja? Tev priekšā kaut kas mežā, ja? Stirnubuks. Tad šito sezonu aizvedīto patika? Ļoti patika. Kas bija visforšākās 2 lietas no sezonas? Šis, ka es uzstādīju atkal jaunu rekordu personisko. Un otru? Kaut kāds labākais piedzīvojums šajā sezonā? Jā, kalnos pirmo reizi biju. Linda, tev 2 lietas no sezonas. Atkal aizbraucu uz kalnu nometni. Un Latvijas čemps. Nu, tev jau izstāst, ka tas lielākais notikums vēl tikai priekšā, bet nu labi, ja neņem to, kas būs priekšā, bet tos aizvedītos, tev 2 lietas. Austrija kalnos un Latvijas čemps. No Austrijas kalnos baigā pieredze noteikti jauna. Droši vien esat iemācījušies vēl visādas valodas un tā tālāk, vai ne? Jūs runājāt latviski savā starpā. Nebijāt ne angliski arī? Bijam, tā kā mēs no rodaļiem nācām, tad mums bija tāda spēle, ka jārunā līdz būsam tikai angliski. Un kā gāja? Labi, man gāja. Tev gāja labi, ja? Kāpēc tāds smiekliņš? Kā jums gāja? Man slikti. Tu labāk krieviski? Es māku defecoju. Ja par šo sezonu, nu skaidrs jums visiem Latvijas čemps, jauni rekordi. Un nākamā sezona gaidi? Jā. Ir kaut kādi jau doma, ko gribētu, kaut kāds mērķis? Uzstādīt vēl labāku rezultātu 1000 metros. Jā. Čempionātā vēl medaļu dabūt. Izcīnīt. Es gaidu. Un vairāk 800 skriet metrus. Es gribu, es būšu čempija pirmajā vietā. Nu jā, jūs visi skrējāt Latvijas čempī. Un iespējams tā nevajadzēja teikt, man iespējams vajadzēja teikt Latvijas čempionātā. Bet, kur bija grūtāk, teikt, jūs esat noskrējuši arī te Valmieras spēlēs. Ja tā salīdzina, kā bija Latvijas čempionātā un kā bija te, kur bija grūtāk? Pretēji, kur bija vieglāk? Man te bija grūtāk, jo bija jāpacīnas vairāk. Man Latvijas čempionātā bija nedaudz vieglāk, jo es visu laiku skrēju ātri un biju visiem priekšā. Kā tev ir? Tad, kad tu saki, te bija grūtāk, jo bija jāpacīnās. Kur tev labāk patīk? Tad, kad jāpacīnās vai tad, kad ir baigi viegli? Tad, kad jāpacīnas. Tā jau nojauts, tā viss atšķiedina. Laikam jau Latvijas čempija. Tev bija jāpacīnās, ja? Jā. Vairāk. Nē, net kā? It kā abos bija jāpacīnās. Jā. Nē. Nē, te grūtāk. Te bija vieglāk nekā Latvijas čempija. Kādi ir tev mērķi, tādi lielākie, ko tu točni zini? Jā, tas ir. Nu, neskaidot to, ka mēs sarunājām, ka mēs abi, ka tu skriesi olimpiskajās spēlēs ar manis dizainētām kedām un sporta maiciņām. Es jau zinu, ko es gribu. Tu zini, bet neteiksi. Jā. Baigi noslēpumaini visi jūs esat. Tad ar jums šodien sarunājās visnoslēpumainākie un patiesībā iespējams tā ir jums kaut kāda bišķiņa panākuma arī atslēga, jo principā visiem medaļas kaklā
vienalga vai šodien sacensībās, vai iepriekšējās, vai aizpadīt. Roberts Aleksis Glazers, jā, Linda Kurtniete un mazais Frīdīts Lauris. Es, Arlita.